Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šai svētdienā mūsu kopīgām pārdomām uzklausiet Dieva vārdu no Mateja evaņģēlija 13. nodaļas. Vēl citu līdzību viņš tiem sacīja. Debesu valstība ir līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu sēja savā tīrumā, bet ļaudīm guļot nāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāli kviešu starpā un aizgāja. Un kad labība auga un metās vārpās, tad parādījās arī nezāle. Tad namatēva kalpi pie tā piegājuši sacīja: Kungs, vai tu neesi labu sēklu sējis savā tīrumā? No kurienes tad radusies nezāle? Un viņš tiem sacīja: to ienaidnieks darīs. Tad kalpi tam sacīja: vai gribi, ka mēs ejam to izravēt? Bet viņš sacīja: nē, ka jūs zāli ravēdami neizplūcat līdzi arī kviešus, lai aug abi kopā līdz pļaujamam laikam. Un pļaujamā laikā es sacīšu pļāvējiem: salasiet pa priekšu nezāli, sasieniet to kūlīšos, lai to sadedzina, bet kviešus sakrājiet manā šķūnī. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, debes Tēvs, mēs Tevi piesaucam, mēs Tevi lūdzam. Nāc apgaismo mūsu sirdis, apgaismo mūsu prātus ar Tavu vissvētā vārda patiesību, jo mēs ticam, atzīstam un apliecinām. Tavs svētais vārds ir un paliek mūžīga un negrozāma patiesība. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Kristīgā baznīca vienmēr ir rūpējusies par to, lai tie, kuri pie šīs baznīcas pieder, kuri sevi sauc par kristiešiem, kuri sevi sauc par Kristus sekotājiem, lai tie arī dzīvotu saskaņā ar Kristus mācību, saskaņā ar Dieva baušļiem un pildītu Dieva gribu. Bet, diemžēl, dzīvē ir tā, ka Kristus baznīca sastāv ne tikai no priekšzīmīgiem un labiem cēliem cilvēkiem, kuri seko Kristum, cenšas pildīt viņa gribu, bet Kristus baznīcā ir arī cilvēki, kuri vai nu nespēj, nevar, vai dažkārt pat negrib pildīt Dieva gribu un Dieva baušļus. Un trakākais ir tas, ka to redz citi kristieši, kur vismaz cenšas un mēģina dzīvot kristīgu dzīvi. Un kas ir varbūt vēl briesmīgāk, vismaz no tāda mūsu kristiešu skatu punkta, to redz arī tie cilvēki, kuri nepiedar pie baznīcas, kuri ir ārpus baznīcas. Un tad viņi arī var skatīties un sacīt: raugi, redziet, jums te baznīca, jūs te kristieši, bet paskatieties, ko dara rekur šis jūsu ticības brālis vai māsa, paskatieties uz šo amorālo piemēru, kurš sevi sauc par kristieti, paskatieties uz šādu vēsturisku notikumu, ko ir darījuši kristieši, un uz šādu. Un skaidrs, ka necienīgu cilvēku dalība Kristus baznīcā, varētu tā teikt, diskreditē gan Kristus baznīcu, gan arī diskreditē, kā varētu domāt, visu kristīgo mācību. Un šīs dienas līdzība par labo sēklu un nezāli ir par to. Līdzība stāsta par to, ka kāds cilvēks sēja labu sēklu savā tīrumā, bet tad viņam guļot un ļaudīm guļot, atnāca ienaidnieks un starp labības sēklu iesēja nezāli.
Vienīgais, ko varēja konstatēt, ir, ka viss ir noticis. Un, ziniet, līdzība, es domāju, pat mums, kas esam tālu no sēšanas un pļaušanas, es domāju, mēs lielākā daļa labākajā gadījumā zinām, kas ir sēja un pļauja attiecībā uz labību. Tātad, mēs zinām, kā top maizi, ko mēs katru dienu ēdam. Ka tur graudus iesēja, pēc tam tie izdīgs, tad ienākas vārpas, tad vārpas kopā ar visiem stiebriem nopļauj, izkuļ, un attiecīgi tā mēs tiekam pie graudiem, kurus samaļ, un no graudiem maizi. Bet mēs zinām arī to, ka, es domāju, arī to zina pat tāds ar sēšanu un pļaušanu ļoti nesaistīts cilvēks. Katrs no mums kādreiz ir savus pirkstus ielicis zemē, es domāju, un kādu sēklu iesējis vai iestādījis kaut ko. Tāda pieredze, es domāju, ir visiem. Un mēs zinām, ka ir kultūras, ir augi, kurus vajag ravēt un var ravēt, un mēs zinām arī, ka ir kultūras un augi, kurus īsti ravēt nevar. Un tad, kad mēs tepat, braucot uz sēju, uz Murjāņiem, te braucam garām laukiem, lielākiem, mēs taču zinām un redzam, ka šos laukus neviens neravē. Šos laukus mēs redzam, ka tur ir gan labība, tātad tā kultūra, kur grib izaudzēt, un parasti kaut kādās malās, vidū kaut kur izaug arī kāda nezāle. Un mēs saprotam, ka labības lauku nevar izravēt kā kartupeļus, nevar izravēt kā biešu vagu. Tur ir citas metodas. Mūsdienās jau teikt, viss ir ģeniāli vienkārši. Iebrauc traktors ar mucu, izsmīdzina attiecīgas ķimikālijas, un viss, kam nav jāaug šajā laukā, nonīkst un aiziet bojā pēc šī ķimikālija lietošanas. Un paliek labība tikai. Bet, ja mēs apskatām līdzību, līdzībā tā tad ir stāstīts par to, ka ir labā sēkla, kas ir iesēta zemē, un cilvēki ir izdarījuši labu darbu. Tātad apsējuši labības lauku, un kā jau tas ir saprotams, gaida labus augļus. Gaida stiebrus, gaida vārpas, lai pēc tam varētu no šiem graudiem malt miltus un cept maizi. Bet kaut kādā brīdī, un tas nav nākamajā rītā pēc sējas, un tas nav nedēļa pēc sējas, tas ir pēc zināma laika, kalpi nāk pie kunga un saka, kaut kas nav labi ar šo lauku. Viņi ieraug, ka lauks, lai arī ir apsēts sākotnēji ar labu sēklu, tomēr lauks izskatās pilns ar nezālēm. Starp labību, starp vārpām ir redzama nezāle. Un pirmais, ko mēģina jautāt kalpi kungam, kas ir noticis, kāds ir iemesls. Un te mēs varam apstāties un domājot par to, ka šī līdzība jau ir par Kristus baznīcu, kristiešiem, un to, cik tā baznīca un cik mēs kā draudz esam tīri, mēs varam pārdomāt tieši šo ievadu, ja tā var teikt. Daudzi cilvēki apsūdzību baznīcai izvirza to, ka norāda un saka, skatieties, jūsu vidū ir tādi necienīgi cilvēki. Skatieties, viņš ir kristietis, bet ko viņš dara? Ļoti daudzi lasa vēstures grāmatas, tur gan jāsaka tā, vēstures grāmatās mēdz būt sagrozītas lietas. Un es domāju, lielākā daļa no jums, kas nākat baznīcā, esat dzirdējuši pārmetumus no kādiem, kas nenāk baznīcā, sakot apmēram tā, ka ko jūs ejat pie tās kristīgās ticības, jo to taču mums šeit uz Latviju ar uguni un zobenu atnes,
Un vispār, vai tad jūs neko nezināt par krusta kariem un ko visu tur darīja, vai tad jūs nekad neesat dzirdējuši par inkvizīciju, un kā visu to dzirdot un zinot, jūs joprojām varat uz to baznīcu iet, tajos dievkalpojumos piedalīties un tos melnsvārčus prediķus klausīties. Vai tad tas nav kaut kas pilnīgi aplams un vai godīgam un kārtīgam cilvēkam baznīcā vispār ir ko darīt? Te, protams, būtu tāda liela un plaša tēma, par kur mēs varētu runāt. Viena lieta ir krustakari, kur ir apzīmogoti ar tādu klišejisku zīmogu, ka, lūk, tas ir ļaunums, par ko vispār taču neviens nestrīdās, vai ne? Tas ir kaut kas tāds, kas visiem ir zināms, ka tas ir slikti. Es gribētu teikt, nē, visiem nav zināms, ka krustakari ir kaut kas slikts. Līdzīgi kā par visiem kariem mēs varam teikt, arī krustakari ir ļaunums. Tomēr mēs karus un dažādas militāras konfrontācijas dalām divās daļās. Nu, piemēram, skatoties uz Ukrainu. Arī Ukraiņi šauj un karo un met bumbas. Un Krievi šauj un karo un met bumbas. Vieni ir ļaunuma pusē, tie, kuri uzbruk un mēģina iekarot Ukrainu. Tie ir ļaundari. Otri arī slepkavo, arī veic militāro darbību, bet viņi aizstāv patiesību, aizstāv savu zemi, aizstāv savu neatkarību un brīvību. Un šeit tādā reālajā laikā mēs varam redzēt, ka jā, militāra sadursme ir ļaunums, cilvēku slepkavošana tas ir briesmīgi, bet vieni ir spiesti to darīt aizstāvot savu zemi, savu neatkarību, savu brīvību, patiesību, un otri ir okupanti un ļaundari. Līdzīgi tā ir bijis arī krusta karu laikā. Un negribu iedziļināties un runāt dziļāk un vairāk par krusta kariem, bet gribu tikai teikt to, ka visa pretkristīgā propaganda krusta karus ir izmantojusi kā argumentu, lai kaut kā panicinātu kristīgo ticību, bet krusta kari ir bijusi atbilde, gadsimtu atbilde uz islāma militāro ekspansiju. Jo islāma reliģija no sava iesākuma izplatījās ar militāru ekspansiju. Un krusta kari bija neizbēgamā militārā sadursme un kristīgās pasaules pretošanās islāma ekspansijai. Jā, tas ir ļauni, kad ir jākaro un jāslepkavo cilvēki, bet šai gadījumā krusta kari bija mēģinājums un vēlme aizstāvēt kristīgo pasauli, aizstāvēties pret islāma militāro ekspansiju, un aizstāvēt savas tiesības būt par kristieti. Tāpatās mēs esam dzirdējuši arī daudz pārmetumus, piemēram, par inkvizīciju, kur dažkārt cilvēki, kuri piemin inkvizīciju, nespēja atšķirt inkvizīciju no raganu prāvām, kas ir divi dažādi vēstures posmi, un viens ir agrāk, otrs vēlāk, un cilvēki ar lielu pārliecību, kā argumentu saka, jā, bet, nu, redziet, bija taču inkvizīcija un dedzināja raganas, tad jāsaka tā, bieži vien cilvēku apziņā šie divi vēsturiskie posmi sajūka vienā. Raganprāvas ir pēc reformācijas, un inkvizīcija lielā mērā ir pirms. Un, ja mēs skatītos uz skaitļiem, tad mēs ieraudzītu, ka inkvizīcija patiesībā ir rūpējusies par to, lai kristīgā baznīca saglabātu mācības tīrību, un tās eksekūcijas, kas ir bijušas vērstas tādā proporcionālā griezumā pret to, kas viss notika tajā laikā, ir patiesībā ļoti nelielas. Un stāsti par to, ka dažkārt mākslas filmās rāda, kā filma par viduslaikiem, tā kāds tur tiek dedzināts un mocīts un tam līdzīgi, ka šī izpratne ir tāda, nu, mazliet
tendencioza un tas fakti runā pavisam par ko citu, kā viens, tas gan ir pareizticīgo teologs, sacīja, ka ja mēs tiktu līdz Vatikāna arhīviem un varētu apskatīt inkvizīcijas protokols, viņš teica, ka viņš ir skatījies tos protokols, teica, ka tas būtu ārkārtīgi garlaicīgi nodarbi, jo lielākā daļa inkvizīcijas protokoli ir attaisnojoši. Nu, lūk, un mēs varētu turpināt tālāk un tālāk pārdomāt par visiem tiem pārmetumiem, kurus kristīgai baznīcai izvirza gan paši kristieši no iekšpuses, gan arī citi no ārpuses. Mēs varētu teikt, jā, kristīgās draudzes baznīcas tāda tīrība ir bijusi ļoti svarīga lieta. Esmu dzirdējis arī kādu stāstu par mums varbūt aktuālāku tēmu un tuvāku padomju laikiem, un es domāju, ka katram no mums, vai vismaz lielākai daļai atmiņā vēl ir padomju laiki, un tajā laikā nedrīkstēja, kā man mēdz teikt, nākt uz baznīcu un vēl kaut ko, bet bija cilvēki, kuri nāca un praktizēja savu ticību arī padomju okupācijas laikā, un bija kādi, kuri nenāca padomju laikā, bet līdz ar atmodas laiku atgriezās baznīcā. Un tad ir tādi, kuri saka, redziet, es te esmu bijis kristietis un izturējis visus padomu laikus, a te kaut kādi bijušie partijas funkcionāri, bijušie komunisti un čekisti pēkšņi lielā daudzumā ir sanākuši baznīcā. Ja nu draudze un baznīca ir tāda, tad man te nav ko darīt. Ir kāds viens kristīgs cilvēks, apbalvots pat ar ordeņiem lieliem, kurš sevi sauc un uzskata par kristieti, bet ļoti lielā mērā kritizē visas kristīgās konfesijas, luterāņus, baptistus un mācītājus, mani ieskaitot. Laiku pa laikam viņš noskatās kādu no maniem sprediķiem un uzraksta apmēram tādu komentāru. Atkal tā bija vēstures notikumu apskati, nekā par aktuālo. Laiku pa laikam man ar šo cilvēku sanāca tādas sarunas, un es saku, bet kur tad tu pats, kurā draudzē tu pats mīļais esi, ka tu visiem pārmet, ka baznīca un mācītāji nesludina un neņem vadošo lomu tātad tautas izgaismošanā un vešanā pa dzīvības un patiesības ceļu, kurā draudzē tad esi tu pats? Un tad viņš stāstu, kas ir apmēram 40 gadus vecs, par to, ka viņu lūk tur viņa draudzē nodeva, viņa paša kristieši, un lūk tādēļ viņš vairs nevienā konkrētā konfesijā un draudzē nav. Tāda vilšanās, vienmēr sakot. Bet tai pašā laikā pats postulē un saka, ko citiem kristiešiem vajadzētu darīt, un pārmet kaut kādas lietas mācītājiem, garīdzniekiem un tā tālāk. No vienas puses varētu teikt, jā, rūpējās par garīgo tīrību, bet, manuprāt, šādos mēģinājumos es varu redzēt to, ka mēģinot izravēt nezāli, iznāk tas, ko kungs teica, ko nevajadzētu darīt. Ja mēs lasām šo līdzību, mums rodas jautājums. Labi, pieņemsim, ka tas lauks ir Kristus baznīca, un nezāle, kas ir nezāle, bet ko tad mums ar to iesākt? Ja mēs redzam ļaunumu, aplamības, netaisnību Kristus baznīcā, ko mums darīt? Te ir jāievēro viena ļoti svarīga lieta. Mēs esam aicināti un drīkstam cīnīties pret maldu mācībām. Un šeit kristīgai baznīcai ar lielu stingrību, ar lielu tādu neatlaidību ir jārūpējas par to, lai tas, kas tiek sludināts un mācīts draudzē no kanceles, bībeles stundās, kas tiek sacīts sprediķos, lai tas atbilstu veselīgai un skaidrai kristīgai mācībai. Bet ir skaidrs, ka draudzes locekļi vai cilvēki, kur šo sprediķi dzird, bībeles stundās piedalās, ir kristīti, iesvētīti un pie baznīcas piederīgi, dažādi kristīgi cilvēki var savā
kristīgajā dzīvē, kristīgajā praksē iet dažādus, tai skaitā arī maldu ceļus. Un tas, par ko brīdina šīs dienas evaņģēlijas un līdzība, ir tā, ka mums nevajadzētu uzreiz vērsties ar lielu niknumu, ar lielu jaudu pret cilvēkiem, kuri tā vai citādi ir saņēmuši maldu mācības vai kaut kādas aplamas prakses ieviesuši, ka mums nevajadzētu vērsties uzreiz pret šiem cilvēkiem un mēģināt iztīrīt baznīcu un panākt, lai visi domā, tic, lūdz un rīkojas absolūti vienādi pareizi. Baznīcā vienmēr ir dažādība, viedokļu atšķirības. Baznīcā ir stiprāki un mazāk stipri, pieredzējuši un mazāk pieredzējuši, garīgi nobrieduši un vēl tikai pirmos ticības soļus speroši kristieši. Un tas nozīmē, ja mēs mēģinātu izravēt visus aplamos, nepareizos un nepilnīgos, tad visdrīzāk mēs izpostītu Dieva darbu un Kristus baznīcu vispār. Mēs spējam iedomāties, kā tas izskatītos, ja kāds neprātīgs cilvēks aiziet un mēģinātu izravēt kviešu lauku no nezālēm, kas tur ir saaugušas. Bradājot un izlasot nezāles, viņš nobradātu visu labību, un pļaujas laikā visdrīzāk tur maz kas būtu vairs ko vākt. Tādēļ ir jāatstāj augt un nobriest gan labība, gan nezāle. Jūs zināt, ka kristīgā baznīca savā vēsturē ir attīstījusies, un kristīgajā baznīcā ir dažādas novirzes, ko mēs saucam par konfesijām, bet ir arī tādas kustības, kuras mēs saucam par sektām. Parasti sektas lielākoties ir mazskaitlīgas tādas cilvēku grupas, kuras parasti iziet no kādas konfesijas. Luterāņu, katoļu, pareizticīgo, baptistu vai vēl kādām. Un viņi pasludina, ka lūk tā konfesija, tā draudze, kurā viņi ir sastāvējuši līdz šim, nav pietiekami tīra, nav pietiekami dievbijīga, nav pietiekami kristīga, ka tur ir pārāk daudz cilvēku, kuri rīkojas nekristīgi. Tur kāds smēķē, piemēram, vai kāds ir atļāvies kādu alu vai vīnu iedzert, tur vēl kāds ir pieķerts vai redzēts, vēl kādas nepārāk kristīgas lietas darām, kādam tur tie uzskati nav tādi, kā vajag, kāds nelūdzās tik bieži un tik daudz. Un tad izdomā izveidot absolūtu tīro, absolūtu perfekto cilvēku kopu, kur visi būs tādi absolūti un pilnīgi pareizi, bez nekādas vainas un nekāda trūkuma. Jāsaka tā, es domāju, ka daudziem no jums arī pašiem ir šāda pieredze, ka šādas ļaužu grupas parasti var turēties itin labi. Jā, varbūt 10 cilvēki, kur nedzer, nepīpē, vēl un lūdzās, un viss ir ļoti labi. Bet jo šī grupa kļūst lielāka, jo tajā ir vairāk cilvēki, jo vairāk parādās kādi ticībā vājāki, kādi šaubīgie, kādi, kuri vēl ir masticīgi, kādi, kuri vēl ir kādos grēkos, no kuriem nav tikuši vaļā. Un atkal šī nezāle, šis piesārņojums draudzēji augot un palielinoties ir arvien vairāk redzams. Un tad šīs draudzes saka, nē, te ir pārāk daudz grēcinieku savairojies. Mēs iesim uz svēto un dievbijīgo draudzi. Un tad nošķirās un veido jaunu grupiņu. Jaunu mazu grupiņu un atkal bez gala un bez gala. Ir atkal citi. Ir kristieši, kuri staigā no vienas draudzes uz otru. No vienas baznīcas uz otru, no vienas konfesijas uz citu. Mēģina atrast perfektumu un pilnību, un kārtējo reizi to neatraduši, dodas tālāk uz citu baznīcu, uz citu draudzi, meklē citu kristīgu kopību.
Šīs dienas evaņģēlijā mēs lasām, ka mums cilvēkiem nav dots adekvāti izvērtēt, un mums cilvēkiem nav dots iztīrīt Kristus baznīcu no visiem piemaisījumiem, ja tā varētu teikt. Kristus baznīcā un draudzē vienmēr būs stiprāki un vājāki cilvēki, būs vienmēr pareizāki un mazāk pareizi, dievbijīgi un mazāk dievbijīgi. Un Dieva vārds saka, ka tiem vajag augt kopā. Dieva vārds nesaka, ka viņiem vajag augt, kādi viņi ir, ka viņiem vajag atļaut darīt to, ko viņi dara. Nē, Dieva vārds mums saka, viņus vajag atstāt un nevajag mēģināt uztaisīt draudzi par ideālo svēto kopību, kāda būs tikai debesīs. Jo debesīs būs Dievs, eņģeļi un viņa aicinātie un izredzētie un atpestītie svētie. Tur būs tikai tie, kuru sirdis un domas Dievs pazīst, kurus Kristus ir atpircis un kurus Dievs ir atzinis par cienīgiem ieiet viņa valstībā. Bet šeit uz zemes, Kristus draudzē šeit, mēs varam būt ticīgāki un mazāk ticīgi, ja tā var teikt, dievbijīgāki un ar pieredzi un ar mazāku pieredzi, iesācēji un tādi jau daudz piedzīvojuši. Un mēs esam aicināti būt kopā un nevis izravēt, nevis izkaplēt un izplēst ārā, bet palīdzēt augt. Katrā līdzībā ir tāds ierobežojums vai kaut kāda tāda klišeja, kuru vajag noskaidrot, lai to saprastu pareizi. Redziet, ar sēklām ir tā. Ja par sēklām tieši runa, ja tu iesēji kviešu grauds izaug. Ja tu iesēji nezāli izaug. Tur mainīties nekas nevar. Bet mēs šādā veidā nedrīkstam skatīties uz cilvēku. Cilvēks var mainīties. Ļauns un neticīgs zaimotājs var mainīties un kļūt par īstenu Dieva bērnu. Grēcinieks un ļaundaris un slepkava arī var kļūt par Dieva bērnu. Cilvēks, kurš ir pielūdzis un kalpojis elku dieviem, var tos atmest, atrast, pielūgt un no visas sirds sekot vienīgajam īstajam un patiesajam Dievam. Sēklas nevar mainīties. Sēkla kādu iesēja, tāda izaug. Bet cilvēks var mainīties. Un svētais Jānis Hrizostoms, zeltamute, homīlijās par Mateja evaņģēliju saka tā: Kungs neļauj kalpiem izraut nezāles, lai nenotiktu, ka iznīcinot ļaunos, tiek nodarīts kaitējums arī labajiem. Tas norāda uz Dieva lielo žēlastību un pacietību, dodot iespēju grēciniekiem nožēlot grēkus un mainīties. Lūk, baznīca un draudze ir vide un vieta, kur cilvēkiem ir iespēja mainīties. Nezāle nevar pēkšņi kļūt par labību, bet cilvēks var mainīties, var kļūt par Dieva bērnu. Un faktiski tas, ko mēs redzam, ka kalpi tiek atturēti no ravēšanas, ir tādēļ, ka laiku beigās Dievs izšķirs, kuram iet uz debesu valstību, kuram iet uz elli, kurš būs taisnots un izredzēts būt kopā ar Dievu un eņģeļiem, bet kurš nogrūs cellē. Bet kamēr mēs esam šeit uz zemes, kamēr mēs esam šajā laukā, kur Dievs un viņa pretinieks sēj savu sēklu mūsu sirdīs, mēs varam nest arī labus augļus.
Ļaunā sēkla mūsos var iznīkt un labā var uzdīgt. Svētais Aurēlijs Augustīns raksta tā: līdzība par kviešiem un nezālēm māca mūs uz pacietību. Dievs ļauj gan taisnajiem, gan netaisnajiem augt kopā līdz pļaujas laikam, lai neviens netiktu iznīcināts priekšlaicīgi. Tas mums atgādina, ka mums nevajadzētu steigties tiesāt citus, bet gan atstāt galīgo spriedumu Dieva ziņā. Jā, mūsu uzdevums nav tiesāt un izteikt spriedumu, to darīs Dievs laiku beigās. Mūsu uzdevums ir nest augļus Dievam par godu un cilvēkiem par svētību un palīdzēt tiem, kas mums ir līdzās, pieaugt Dieva atziņā. Lai Dievs to vada, svētī un pasargā. Āmen. Apliecināsim vienprātīgi mūsu svēto un kristīgo ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku prātu un saprašanu, lai svētī un pasargī jūsu sirdis un domas, Kristu Jēzu mūžīgai dzīvei. Āmen.